Pēcsvētku tādā sagurumā, protams, varbūt svarīgākā ziņa vai vēsts, par kuru sabiedrība izklaidējās, bija uzzinot, ka Saeimas deputātu brīvdienas būs krietni garākas nekā skolēniem, kas, protams, paver plašas iespējas dažādām asprātībām, jo, protams, salīdzinājums starp Saeimas deputātiem un skolēniem ir tāds rosinošs. Mēs tur varētu daudz runāt par to, ka skolēniem ir kaut kādas pārbaudas, un tā viņas pārceļ nākamajā klasē, un viņiem regulāri liek atzīmes, novērtējums kaut kādus. Tikai Saeimas deputāti to kaut kā, viņiem tas iztrūkst. Vai, teiksim, varētu salīdzināt tā, nedaudz hipertrofēt līdzjūtīgi, ka, protams, ka viņi ir pelnījuši garākas brīvdienas nekā skolēni, jo galu galā viņiem ir smagāks darbs. Piemēram, skolēni katru dienu kaut ko mēģina jaunu uzzināt, savukārt Saeimas deputāta darbs ir lielākoties balstīts uz to, lai aizmirst to, kas viņiem ir jau iemācīts. Teiksim, ka melot ir slikti, tādas lietas. Ja. Bet, ja nopietni, tad šis fakts, ka Saeimas deputāta brīvdienas ir tik garas, manuprāt, ja nopietni, tad ir jāskatās vairāk tajā kontekstā ar plaši pieteikto stāstu par vienotu atalgojumu sistēmu un tā joprojām, kas principā process it kā ir uzsākts pareizi, ka vairāk vai mazāk cilvēkiem, kas saņem algu no valsts budžeta, viņu atalgojumam vajadzētu būt tā kā samērojumam vai kaut kādā sistēmā ieliktam. Bet tad ir arī jautājums par šīm pārējām privileģijām tiešām, ja, kas arī attiecās uz šīm brīvdienām. Jo tad nav īsti skaidrs, kāpēc, sacīsim, ja Saeimas deputāti paši sevi ir pieteikuši, ka viņi ir gatavi samazināt sev privileģijas kaut kādas un samazināt sev atalgojumu, tad viņi varēja būt arī tik laipni un arī šo brīvdienu, šo brīvā laika momentu kaut kā paskatīties, lai tas būtu līdzvērtīgāks pārējiem valsts pārvaldē sabiedriskajā sektorā strādājošiem, jo pretējā gadījumā man ir tas izņēmums stāvoklis, kāds viņiem šobrīd ir. Tas acīmredzot, es domāju, ka izraisa gan ironiju, kā jau es teicu, gan arī izraisa pietiekoši pamatots pārmetums un dusmas, kas diez vai Saeimai bija prātā tad, kad viņi aizgāja brīvdienās.